Jā, šodien plašā pulkā valsts policijas kolektīvs ar mūsu sadarbības partneriem uzņēmēju Mieram kopā atkal konvojējam transporta vienības, humāno palīdzību Ukraiņiem, Ukrainas policijai. Man jautājums, kāpēc mēs to darām, šķiet jau atbildēts jau 4. gadu. Protams, ka ir jāpalīdz un ir spalks sals ārā, un mēs vienlaikus nevaram. Manuprāt, neviens cilvēks, kuram ir sirds, nevar stāvēt malā laikā, kad tas pats Kijevas mērs saka cilvēkiem evakuēties no galvaspilsētas, jo ir elektroapgādes traucējumi, siltumapgāde nav sasniegusi ne bērnus, ne ģimenes, un notiek bombardēšana nepārtraukti, un notiek cīņa par dzīvību, par nāvi, par Ukraiņu tautas izdzīvošanu. Tāpēc man nekāda jautājuma nav, un atbildi pavisam vienkārši ir jāpalīdz cilvēkiem. Un šī ir tāda svēta misija, kas mums ir jāizpild, un mēs kā valsts policija, kā mūsu kolektīvs, mēs esam sen jau pateikuši sev, ka darīsim visu iespējamo, cik ir iespējams, lai palīdzētu un ātrāk izbeigtos šis karš, šī cilvēku iznīcināšana, šī infrastruktūras iznīcināšana, lai saulainā, skaistā Ukraina atkal zeltu un attīstītos. Un lai nekad šādas šausmas nesasniegtu mūsu valsti.